Kas tad bija? Par to, kas bija tad un kas ietekmēja 20. gadsimta norises un turpina ietekmēt mūsdienas. Kas tad bija? Sveicināti Radio Naba klausītāji. Mani sauc Uldis Neiburgs, esmu vēsturnieks, Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures institūta vadošais pētnieks. Un šodien mēs runāsim par tādu jautājumu, kā nevardarbīgā pretošanās okupācijas varām Latvijā Otrā pasaules kara laikā. Un tuvāk apskatīsim tādu gadījumu, kas saistās ar čigānu jeb romu iznīcināšanu un glābšanu nacistu okupētajā Latvijā. Mēs ar aptiem ar dzirgiem braucam, un tur uz ceļu mūs apturēja miliči. Mēs bija kā 200 cilvēki. Romi Latvijā ir viena no senākajām etniskajām minoritātēm, kas te mīt no apmēram 15. un 16. gadsimta. To skaits nekad nav bijis pārāk liels. Piemēram, ja mēs skatāmies 1935. gada tautskaits datus, tad Latvijā dzīvo 3839 romi. Pusi no tiem mitinās Kurzemē. Pārsvarā tātad vietējās mazpilsētās to apkārtnē, otra puse citviet Latvijā. Un Romi, līdzīgi kā citur pasaulē, ir sezonālie klejotāji, tātad vasaras sezonās, kas nedzīvo uz vietas, bet ziemā un citviet, tātad viņiem ir tomēr kaut kāda dzīves vieta. Un pamatā tātad viņi arī pakāpeniski 20. un 30. gados tomēr arī iekļaujās Latvijas sabiedrībā, ir dažādas ar kultūras aktivitātes un arī ir saistīti ar latviešu zemnieku vidi, saimniecisko dzīvi. Un tā tas saglabājas līdz Latvijas okupācijas 1940. gada 17. jūnijā. Pēc Vācijas PSRS kara sākuma līdz 1941. gada 8. jūlijam vācu karaspēks ieņem visu Latvijas teritoriju. Vācu armijai sako Vācu drošības policijas un SD operatīvā grupa A, tās komanda 2, kuras uzdevums ir vajāt un iznīcināt padomju aktīvistus, ebrejus un citus tātad neusticamus vai režīma nevēlams elementus. Taču represijas pret romiem tad vēl netiek pret viņiem vērstas, jo tikai pēc tam, kad 1941. gada decembrī Latgalē izplatās tīfa epidēmija, nacistu civilās pārvaldes iestādes izdod atsevišķas direktīvas, kurās tiek teikts, ka galvenie šo tātad sērgu izplatītāji varētu būt romi, kad viņi tāpēc ir jānorobežo kaut kur atsevišķi. Turklāt viņi ir arī tādi, kas ir nepaklausīgi Vācu okupācijas varai un ir principā šī režīma pretinieki. Pakāpeniski tātad sākās šo romu ierobežošana, piemēram, arī vietējās apriņķa un policijas amatpersonas un iestādes saņem Vācu SS un policijas vadītāji Latvijā norādījumus sapulcināt tātad romus kopā, vienviet iesaistīt dažādos darbos, kas vēlāk arī atvieglo viņu tātad šo procesu, kad tā sāk uzsaukt viņu iznīcināšana. Romu slepkavošana Latvijā sākas pēc tam, kad Oslandes reichskomisārs Hinrichs Loze izdod direktīvu, kad romi ir pielīdzināmi ebrejiem, tātad tie ir fiziski iznīcināmi, un mēs zinām, ka laika posmā, piemēram, no 41. gada decembra līdz 42. gada janvāra vidum, represijas pamatā skar tātad romus Latgalē. Pirmie tiek nogalināti romi Baltinovas pagastā, tāpat arī citur Ludzas, Rēzeknes, Daugavpils apriņķī. 42. gada pavasarī, vasarā romu iznīcināšanas vilnis notiek Zemgalē, Kurzemē, kad tiek iznīcināti Bauskas, Jelgavas, Tukuma, Liepājas un Kultīgas romi. Mazāk šīs represijas skara varbūt romus Vidzemē, kur iet bojā apmēram 100 cilvēki Rīgā un Valmierā. Līdzinējie pētījumi rāda, ka sava loma romu iznīcināšanā vai glābšanā varēja būt arī vietējiem latviešu amatpersonām, pašvaldību vai policijas vadītājiem, kas varēja dažādi izprast vai dažādā veidā stingrāk vai netik stingri
pildīt dažādas vācu direktīvas. Tā praksa bija apmēram tāda, un varbūt spilgtākie piemēri ir no vienas puses Bauskas apriņķī, kur, piemēram, 42. gada maijā apmēram 250 romu tika nogalināti pēc tam, kad viņi tika pārvietoti uz Ānmēmels muižu. Skaistkalnas pagastā vācu drošības policija vienkārši informēja, ka šos romus ir jāsapulcina vienkopus, kad tie tiks pārvietot it kā uz kādu citu darba nometni Ungārijā. Bet pastāv uzskats, ka īstenībā šie visi romi nebija klejojošie romi, pret kuriem bija jāvērš šīs represijas, bet tie bija tā saucamie vietsēži, jo neviens no viņiem pirms tam par klaiņošanu nebija ievietots darba nometnē. Pavisam citi gadījumi bija tātad konstatējumi, pieņemsim, Daugavpils apriņķī, par ko ļoti pretrunīgas ziņas, kad ir ziņas gan, kad romi gan tika iznīcināti, gan arī daļa izdzīvoja, bet ir pavisam skaidri zināms, kad vairāk simti talsu apriņķu romi, tā skaitā arī iepriekš romi, kas bija klejotāji bez īpašas dzīves vietas, tāpat arī romi, kas bija no citiem kaimiņu apriņķiem meklējuši patvērumu Talsos, Sabilē, Kandavā, viņi palika dzīvi, un lielā mērā tas bija tāpēc, kad vietējās amatpersonas iestājās par to, kad mēģināja pārliecināt un sekmīgi pārliecināja arī nacistu okupācijas pārvaldes iestādes, ka šie cilvēki neko sliktu nav izdarījuši, bet viņi vairāk noderīgi būtu tātad darbos, kas arī saglabāja viņu dzīvības. Situācija Talsu apriņķi ir līdzīga kā citvieta Latvijā, kad jau 1941. gada nogalē, jau rudenī, vietējās tātad policijas amatpersonas saņem Talsu apriņķa vadības rīkojumu, tātad vienkopus nodarbināt visus romus, tāpat ir sakot dažādi mutiski rīkojumi no Vācu drošības policijas puses, ka vajadzētu atrisināt tātad šo vietējo romu jautājumu. Taču mēs varam redzēt, ka Talsos, atšķirībā no citām vietām, cilvēki varbūt ir noskaņoti nepiekrist šāda veida noziedzīgām darbībām, savā starpā pat sadarbojās, un mēs varam runāt par vietējās pašvaldības, baznīcas, policijas un citu amatpersonu vai individu iesaisti tātad romu glābšanā. Tā rezultātā sakrīt situācija, ka no vienas puses 42. 43. gadā nacisti pamazām nosvarās par labu idejai, kad ir romi vairāk jāizmanto kā darba spēks, un vietējai situācijai, kad ir iespējas arī šos romus nodarbināt darbā, piemēram, te pašā Talsu apriņķī, tiek atrastas darba vietas, piemēram, Sabiles kartupeļu fabrikā, Talsu lopkaltuvē, kokrūpniecības darbos, tātad dažādās vietās, tā skaitā Kandavas mācītāju muižā, tāpat arī vietējās amatpersonas sekmē to, kad, piemēram, tukšie dzīvokļi, kur pirms tam dzīvoja 41. gada 14. jūnijā deportātie cilvēki, kas bija tagad izsūtīti uz Sibīriju, tajās vietās varēja nometināt romus, kuriem pirms tam nebija varbūt speciāls šīs dzīves vietas. Piemēram, ir zināms, ka jau 1941. gada septembrī Sabiles, tātad pilsētas policijas priekšnieks Valdemārs Šetlers saņēma rīkojumu no Talsu apriņķa policijas vadības, kad viņam ir jāsapulcina kādi 30 vīriešu tautības romi, kuriem jāliek doties uz mežu, kas tiek arī izdarīts, un viņi izrok tātad 30 metrus garu un 2 metrus platu bedri, 5 km no pilsētas Sventes Priedulājā. Nesaņemot tālākus rīkojumus šajā situācijā, Šetlers atbrīvo viņus mājās, kad viņi ir atgriezušies policijas iecirknī pēc šīs bedres izrakšanas. Un tad, kad viņš atkal pēc kāda laika saņem rīkojumus jau sapulcināt visus vietējos romus, kas tātad bez dzimuma vecuma atšķirības, kas principā nozīmētu to iznīcināšanu, viņš šo rīkojumu nepilda, tātad atsaucoties uz to, ka tā pavēle ir sniegta tikai mutiski. Ja mēs runājam par baznīcas iesaisti, tad ir izdevies noskaidrot, ka arī Kandavas un Sabiles evaņģēlisko luterisko draudžu pārstāvi arī mācītāji Kārlis Zariņš un Rihards Zariņš ir aktīvi iesaistījušies šajās pārunās ar vāciešiem un sadarbībā ar pašvaldības vietējiem vadītājiem.
sekmējuši tātad Romu glābšanu no iznīcināšanu 42. gada pavasarī. Un labi zināms ir gadījums, ka 1942. gada jūlijā Talsos pie Pilskalna ierodās arhibīskaps Teodors Grīnbergs, kurš notur speciāli romiem veltītu dievkalpojumu vai uzrunu. Un pirms tam viņš arī panāca ar to, lai tie, kas nav reģistrēti, lai tiktu reģistrēti konkrētās dzīves vai darba vietās un iesaistīti darbā. Viena no galvenajām atslēgas personām, kas novērš to, ka Romi tiek iznīcināti Talsu apriņķī, ir Talsu apriņķa vecākais Kārlis Krūmiņš, kurš kategoriski iebilst pret viņu nogalināšanu, un tieši viņš spēlē galveno lomu Vācu okupācijas varas pārstāvju pārliecināšanā par šo Romu izdzīvošanas nepieciešamību. Un viņš tātad gan tiekās vairākas reizes ar Kurzemes novada gebītskomisāru Valteru Alnoru. Alnors saskaņojot to ar ģenerālkomisāru Rīgā Dreksleru arī panāk to, ka tātad vietējie Romi tiek nodarbināti darbā, nevis iznīcināti. Netieši par Kārļa Krūmiņa nesavtīgo rīcību un iestāšanos par saviem līdzcilvēkiem liecina ar notikumi, kas notiek arī pēc Otrā pasaules kara, neskatoties uz to, ka viņš ir glābis cilvēkus tātad Vācu okupācijas laikā. Padomju drošības iestādes viņu apcietina un 1946. gadā notiesā uz 10 gadiem ieslodzījumu. Un nesekmīgi ir tātad Talsu un Ventspils apriņķa vairāku desmitu Romu rakstīti protesti vai paraksti, kas ir mūsdienās Latvijas valsts arhīvā pieejami, kur viņi tātad iestājās par savu glābēju, lūgdam viņu atbrīvot no ieslodzījuma. Tā vietā padomju vara vienkārši pasaka, ka pirmkārt Krūmiņa iesaiste Romu glābšanā nav līdz galam pierādīta, un otrkārt, ka tas nevar kalpot par pietiekamu argumentu, lai attaisnot viņa sadarbību ar nacistu okupācijas varu. Tepat mēs varam minēt arī Sabilas pilsētas vecāko Mārtiņu Bērziņu, kurš īpaši atzinīgi tiek vērtēts arī vietējo Romu atmiņās un to kolektīvā atcerē vēl mūsdienās, jo Mārtiņš Bērziņš arī tieši tas, kas saziņā ar šo Kārli Krūmiņu tiek iesaistīts Romu izdzīvošanā vai glābšanā. Un šeit arī ir interesants epizodes, jau kas notiek ar pēc kara, kad Mārtiņu Bērziņu pat 2 reizes izglābīja cilvēki, kuriem viņš savulaik ir palīdzējis. Ir zināms, ka pēc Vācijas kapitulācijas Kurzemē 1945. gada 8. maijā, kad Bērziņš nonāk kādā filtrācijas punktā netālu no Matkules, viņu izglāba tātad Ieva Vulfarte, kuras vīrs, ebreju tautības gaļas tirgotājs, ir savulaik bijis tas, kuru izglābis ir pats Bērziņš. Un jau vēlāk Bērziņu atkal padomju drošības iestādes drauda apcietināt 1949. gada marta deportāciju laikā, kad ir mutvārdu vēstures liecības, kad satrakojies vai protestējuši Romu pūlis pilnīgi izrauja viņu pēdējā brīdī no kravas auto, kas arī ir, kur ir novietot cilvēku, kurus paredzēts vest uz vilcienu ešaloniem, lai viņus izsūtītu uz Sibīriju. Atceroties Sabilas pilsētas vecāko Mārtiņu Bērziņu, svarīgi ir aplūkot tādu unikālu situāciju savā ziņā vēstures ar pētniecībā, mutvārdu vēstures izpētē, ka līdz mūsdienām dzīva ir leģenda, ka viņš, būdams Sabilas pilsētas vecākais, pēdējā brīdī ir ieradies Sventas Priedulājā, kur izraktas bedres priekšā ir nostādīti apmēram 200 Romi, un uzrādīdams kādu dokumentu, kas ir atcēlis šo iespējamo nogalināšanas pavēli, ir izglābis viņu dzīvības. Sīkāk par šo leģendu mums pastāstīs šī raidieraksta viese, Ieva Garda Rozenberga, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošā pētniece. Stāstu par Romu brīnumaino izglābšanos es pirmo reizi dzirdēju 2013. gadā, kad mēs ar mutvārdu vēstures pētniekiem intervējām kuldīgā čigānus.
Sākotnēji es šim stāstam nepievēršu nekādu uzmanību. Es pat teiktu, ka tas paslīdēja man garām, līdz es sāku rūpīgāk sekot līdzi Romu kopienas aktivitātēm. Un šobrīd es esmu sastapusi vismaz 15 šī stāsta variantus, un tie ir atrodami dažādos avotos. Iepazīstoties ar šiem variantiem, mēs redzam, ka tā pamatā ir sižets par Romu izglābšanu no nāves. Taču paralēli eksistē 2 sižetiskās līnijas. Viena no tām tātad vēsta par to, ka Sabils pilsētas mērs nav parakstījis pavēli, un tāpēc nekāda notikuma vispār nav pat īsti sākušies. Savukārt otra ir dramatiskāka, un tā vēsta par to, ka Romi jau ir stāvējuši pašu izraktās bedres priekšā, līdz tad uz motocikla un dažos variantos uz velospēda vai pat uz zirga. Burtiski pēdējā brīdī Bērziņš ir ieradies un plānoto nošaušanu apturējis. Salīdzinot avotus un iespējamos šos sižetiskos risinājumus, mēs redzam, ka stāstu par pavēles neparakstīšanu stāsta tieši aculiecinieki. Un to netieši vai varbūt arī tieši apstiprina arī šī Valdemāra Šetlera krimināllieta, kur 49. gada 15. janvāra spriedumā ir minēts, ka pēc viņa pavēles šī bedra ir izrakta, bet īsti nekļūst skaidrs, kas tad ir noticis tālāk. Savukārt sižets par Mārtiņa Bērziņa ierašanos pēdējā brīdī ir uzklausāms no vecvecākiem vai citiem radiniekiem. Tādas bedres likums rakt, ka mēs paši nevarēja to vairs ciest. Zin, ka paši priekš sevi jārūk bedru. Dziļāk roka, jums kājas nenulūs pašiem. Mēs ar attiem ar zirgiem braucam, un tur uz ceļu mūs apturēja miliči, un mēs bija kā 200 cilvēki. Sievs brēc, un tie krīt, tie vecie krīt zeme, un kā nu katrs tur. Brēc un kliedz bērni, viss izņem ārā no to rindu, tos vecākos 3, un aiziet uz mežu projām, tālāk tai mežai. Mēs tā stāvam muguru pie to kantu, bedres kants. Nu to šau zeme un mūs atlaidis viss. Teica, nu jūs šoreiz vēl būs glābt. Šoreiz jūs neizšaus, un tā mēs paliktu dzīvi. Vērojot šo sižetu izplatību un dinamiku un atšķirīgos komunikācijas kanālus, mēs redzam, ka aizejot aculieciniekiem, tieši sižets par Mārtiņa Bērziņa ierašanos notikuma vietā un šīs nošaušanas pārtraukšanu kļūst aizvien noturīgāks, un šobrīd tiešām tiek izplatīts gan masu mēdījos, gan dažādos izstāžu materiālos un populārzinātniskās un pat zinātniskās publikācijās. Pirmkārt, šo stāstu var uzlūkot par tādu kā pagātnes menedžmentu, kurš netiešā veidā apgāž kārtējo romantizēto priekšstatu par romiem kā cilvēkiem, kuri ir pilnīgi brīvi no savas pagātnes un vēstures un dzīvo tikai šodienai. Otra iespēja ir, ka šis stāsts kalpo kā liecība rīcības spējai. Un tas iespējams ir pat svarīgāk par pašu tā saturu. Īpaši, ja Romu genocīda izpētē joprojām dominē pieeja galvenokārt pētīt valsts politiku attiecībā pret romiem. Treškārt, šis nostāsts par Romu un vietēju iedzīvotāju rīcības spēju, tā izvērtējums un reprezentācijas dažādās kultūras izpausmes formās, manuprāt, ir arī lielisks veids, kā mazināt klusumu par Romu ciešanām un arī vairot sabiedrības zināšanas par genocīdu norisēm Latvijā. Ja mēs salīdzinām dažādas situācijas, kā es minēju, pieņemsim Talsu un Daugavpils apriņķos un piemēram Bauskas apriņķī un citur, tad mēs varam redzēt, ka vienlaikus Latvijā šajā laikā varēja notikt, piemēram, bezierunu kolaborācija vai sadarbība ar nacistiem, tātad pildot to pavēles,
un neiedziļinoties detaļās, bet tātad sekmējot jaudīgāku savu līdzpilsoņu, tātad Romu iznīcināšanu, un varēja notikt arī taktiskā kolaborācija, tātad pārliecinot, sadarbojoties ar Vācu okupācijas varas struktūrām, tādā veidā palīdzot saviem līdzcilvēkiem izdzīvot. Un to mēs varam vērtēt kā tādu nevardarbīgu, nepolitisku pretošanos, kas paplašina šo mūsu pretošanās varbūt ietvaru un liek runāt par tādām plašākām kategorijām, ne tikai politiskām kategorijām, bet arī cilvēciskām, morālām kategorijām, kas vienā vai otrā situācijā mudina mūs pieņemt lēmumus. Tātad šī gadījumā pretoties ļaunumam, pretoties noziegumiem un saglabāt cilvēcību. Un tādā kontekstā, es domāju, mēs varam arī skatīties uz varbūt šīs tēmas vai problemātikas aktualitāti mūsdienās, ka svarīgi ir ne tikai varbūt saglabāt kaut kādu iestāšanos par individuālām vai ģimenes vērtībām un par saviem pašiem tuvākajiem, bet svarīgi varbūt ir kaut kādas pilsoniskās sabiedrības līmenī būt uzticīgiem gan savai valstī, gan saviem līdzcilvēkiem, kuri mēs visi šeit Latvijā kopā dzīvojam, neatkarīgi varbūt no viņu etniskās piederības, neatkarīgi no reliģiskās piederības vai vēl kādiem citiem faktoriem, bet saglabāt šo cilvēcību, un tas varbūt ir veids, kā arī sabiedrībā dažādiem cilvēkiem kopā dzīvot, atbalstīt vienam otru un meklēt kaut kādas pozitīvas izaugsmes iespējas nākotnē. Paldies, Radio Naba klausītāji! Ar jums kopā bija Uldis Neiburgs, Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures institūta vadošais pētnieks. Klausieties mums arī turpmāk! Raidījumu tapšanu finansiāli atbalsta Kultūras ministrija, par saturu atbild Latvijas okupācijas muzeja biedrība.